jums, dāmas un kungi, Hyundai Kona. Hyundai vienmēr ir izcēlies ar drosmīgu dizainu, arī šoreiz ir tieši tāpat. Hyundai Kona izskatās saudabīgi, tajā pat laikā ļoti sportiski un interesanti. Man, nezinu kā jums, bet man ļoti patīk šī te visā platumā nostieptā gaismas līnija pāri motoru pārsegam. Kā jau viss šajā pasaulē, arī jaunais Nissan Juke ir jāpērk. Tāpat neviens to nedod, un ja nu mums ir interesi par šo automobīlu, tad jārēķinās ar to, ka vienkāršākā izpildījumā cena sāksies no 23 800 un aizsniegsies, tā kā tas ir šajā gadījumā, līdz pat 34 600. Es kā ierasti varētu pastāstīt par šo automobīlu daudz un dikti, tā kā man bija tā iespēja ar viņu iepazīties klātienē. Varu teikt tikai tos labākos vārdus, bet šoreiz es izdomāju, ka lai par šo automobīlu labāk pastāsta tas, kurš par viņu zina visvairāk. Tātad cilvēks, kurš ar šo automobīlu mostās un iet gulēt. Ar ID7 limuzīnu mēs jau bijām pazīstami. Tagad pienācis kārta universālim, un tātad mēs runājam par kaut ko ļoti praktisku. Vieta aizmugurē ir tik daudz, ka bail iedomāties. Savukārt vizuāli, nekādas lielās izmaiņas no parastā ID, protams, nav. Jaunās paaudzes automobīļos ir daudz savādāks. Nezinu, vai viss jaunais uzreiz ir sliktāks, kā to daudz apgalvo. Droši vien, ka nē. Modernāks noteikti. Palūkosimies, kas šajā automobīlī ir tāds, kas varbūt nebija tajā, un kas šajā automobīlī ir tāds, kas varētu patikt jums. Personīgi man jaunā Opel Grandland dizains liekas visnotaļ pievilcīgs. Te ir daudz dažādas interesantas nianses, kuras spēja aizraut. Piemēram, šie 3D paneļi gan aizmugurē, gan priekšā, kur emblēma un uzraksts tumšā laikā spīd skaisti sarkanā tonī. Varam vien nojaust, ka runa ir par jauno Audi A5, un šeit vēl papildinājums ir e-hybrid, jeb to, ko mēs varam saprast kā lādējamais hibrīds. Vai mēs gribam šādu Audi A5 sedanu, jeb mēs gribam tādu pašu Audi A5 Avant, tas jāizlemj ir mums, cik daudz mantas mēs grasamies vest. Kāpēc tā? To mēs tūdaļ arī noskaidrosim. Vienu varu pačukstēt priekšā, ka runa šoreiz ir par leģendāro Renault 5. Šim Renault modelim ir plaša autosporta vēsture. Gan treks, gan šoseja, gan rallijs. Un, protams, tas bija ļoti pat iecienīts mazās klases ielas automobīlis. Video par mazo dzīvnieciņu pandu tas šķiet mīļš un jautrs, taču patiesībā panda esot viens no niknākajiem lāčveidīgajiem. Arī šis te tikai vizuāli izskatās tāds nevainīgs mazs pilsētas automobīlītis. Šoreiz par Nissan Ariya e-Force. Tātad par pilnpiedziņu. Atšķirībā no parasta klasiskā elektriskā automobīļa un tajā skaitā arī klasiska Nissan Ariya, šis te e-Force nodrošina pilnpiedziņas sistēmu. Pilnīgi jaunais Volkswagen modelis ar nosaukumu Tayron. Tad arī mēģināsim saprast, kuram tad kurš no viņiem ir paredzēts. Renault Austral. Lai gan nosaukums nepavisam nav francūzisks, vai ne? Laikam jau ne tikai man uzreiz automātiski prātā nāk pasaules mazākais kontinents Austrālija. Galvenās izmaiņas ir skārušas automobīļa purngalu Audi Q6 e-tron. Automobīļus, ar kuru var aizbraukt diezgan tālu, ja tas ir pienācīgi uzlādēts. Un par to tad arī šodien mazliet vairāk. Un tātad, dāmas un kungi, mūsu uzmanībai Lynk & Co modelis 02. Dizains ir izdevies patiešām interesants. Tas neatgādina tādu klasisku, tipisku elektrisko. Renault konstruktori pat necenšas noliegt, ka šis vizuālais tēls ir radies uz jau minētās lidmašīnas fizelāžas pludlīniju bāzes. Varbūt tieši tāpēc šim automobīlim ir izdevies iegūt fantastisku aerodinamiku. Šoreiz neceļos mēs esam iebraukuši ar jaunās paaudzes Hyundai Santa Fe. Ja atceraties, kāds izskatījās iepriekšējās paaudzes šis pats modelis,
tad droši vien kā uz ielas neviens pat neiedomātos, ka tas ir likumsakarīgs turpinājums. Dacia ir gājusi interesantu ceļu savu komplektāciju izveidē. Piemēram, ja jūs cilvēki gribat braukt ar automātisko pārnesumu kārbu, un es ļoti gribu, tad jums šis automobīls nebūs pieejams ne tā, ne savādāk, pat ja jums ir ļoti daudz naudas.